Labdien, godātie DAIF Latvija biedri un visi pārējie drošības un aizsardzības industrijas entuziasti. Kā ierasts, nesam jums dažas svarīgākās ziņas, kas notikušas aizvadītajā nedēļā starptautiskajā arēnā. Kā pirmo vēlos izcelt NATO ārlietu ministru tikšanos Briselē, kas norisinājās pagājušo nedēļu un kurā kārtējo reizi tika pausts nelokāms atbalsts Ukrainai līdz tās pilnīgas uzvaras. Tāpat tās tika prezentēta jaunā NATO jūras stratēģija, kas stiprina alianses spējas atturēt dažādus draudus, aizsargāt strateģisko infrastruktūru un arī darboties vienoti visām dalību valstīm kopā jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Kā otro ziņu vēlos izcelt ASD Europe publicēto civilās aviācijas stratēģiju. Stratēģijā ir pausts tas, ka civilā aviācija ir neatraujama daļa arī no militārās un drošības industrijas. Tā ir ilgtspējīga industrija, taču tai ir nepieciešamas lielas investīcijas. No tās tiek prasīts zināms pielāgošanās zaļā kursa jautājumiem, un tādēļ ASD Europe piedāvā dažādus punktus politikas veidotājiem, kā atrisināt šos lēcienus pāri problēmu situācijām aviācijas industrijai. Kā trešo ziņu vēlos izcelt Eiropas komisijas pasākumu pakotni, lai stiprinātu Eiropas Savienības ekonomikas drošību, palielinot noturību pret ārējiem draudiem un arī atkarību no piegāžu ķēdēm. Šī ir atjaunināta stratēģija. Jaunākais dokuments paredz proaktīvi izmantot visus Eiropas Savienības finanšu avotus un līdzekļus, kā arī uzlabot riska analīzes dažādu projektu īstenošanā visā Savienībā. Kā ceturto ziņu vēlos izcelt kaut ko, par ko iepriekš jau esam runājuši. Tad pagājušo nedēļu beidzot Eiropas komisija apstiprināja Resource EU plānu, kas paredz stiprināt Eiropas Savienības kritiski svarīgo izejmateriālu pieejamību uzņēmumiem, atsakoties no trešo valstu piedāvājumu, veidojot uzkrājumus šeit pat Eiropas Savienībā, kā arī izveidojot tādus pasākumus kā kritisko izejmateriālu centra, kā arī kritisko izejmateriālu platformas izveidi 2026. gadā, kas paredz atvieglot pieejamību šīm izejvielām visiem ražojošiem uzņēmumiem Savienības ietverā. Aicinu iepazīties ar detalizētu informāciju par šo kritiski svarīgo iniciatīvu video aprakstā, un paldies par jūsu uzmanību. Tiksimies nākamo nedēļu!